ideja man apmēram man sauc Ines tāda paša kā citiem, tikai drusku piezemētāk, jo atšķirībā no daudziem man ir jāievēro arī likums par valsts un pašvaldības mantas izšķēdēšanu. Daudzas idejas bija tādas uz to pusi, un otra piezīme, kad mana iela, kur es dzīvoju, nav asfaltēta, tā ka tas ir diezgan patāls sapnis, bet ļoti jauks. Un trešais, ko es gribēju piebilst, ja mēs runājam par pilsētas iedzīvotāju skaitu, tad ir divi varianti. Tam jaunietim, kas to jau ierosināja, viņam tiešām pašam ir 2 bērni, un tas ir ļoti apsveicami, tikai viens vairs pietrūks, lai mēs tādu noparit un atražotos. Otrs ceļš ir daudz vienkāršāks, aicināt vai no austrumiem, vai no dienvidu austrumiem. Bet ideja tāda, kas ir piezemētāka un tiešām katram, kam ir attiecība, izglītība un vēlmes, apdomāt iespēju veidot savu mazo vai individuālo komersanta darbību, jo tā ir lieta, kas pietrūkst visai Latvijai, kas pietrūkst visai Austrum Eiropai, un tās nišas vēl ir daudz, tikai tiešām vajag gan vēlmi, gan gribu, gan arī to, ko sauc arī pa līdzekļiem, vai ne? Bet, lai tas nav pie turistības. Tas ir maliņā. Sienu man žēl ar viņu, ko